Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par šablona izveidi, kuru mēs arī izmantosim turpmāk, mācoties HTML teoriju un CSS teoriju. HTML tas ir Hypertext Markup Language, kas ir izkārtojuma valoda, kā izbalstīta uz tegiem, un CSS ir kaskādu stila tablos, kas tiek izmantota stilizējot HTML dokumentus. Šajā video galvenā jēga ir izveidot šablonu, kuru mēs turpmāk izmantosim apmācībā. Un tā, pirmais būs, mēs pierakstīsim doctype HTML. Tas nozīmē, ka dokumenta tiks izmantota HTML 5. versija. Tālāk ir HTML, tas ir HTML dokumenta sākums. Un arī kaut kur beigās to noteikti vajag aizvērt. HTML sākums dokumentam beigas. Tālāk HTML dokumentam parasti seko head sadaļa. Un tā sadaļa ir visādiem papildu tagiem. Par to jūs vēl pēc tam apmācībā uzzināsiet. Tā. Un te sadaļa head mēs ierakstam tādu tagu kombināciju title un aizverošais title. Un tas nozīmē lapas nosaukums. Te pierakstam šablonus. Kas mums vēl būs vajadzīgs šajā šablonā? Šajā šablonā ir vajadzīga sekojoša rinda, lai paralūk programma saprastu, kā mūsu weblapā tiek izmantots kodējums UTF-8. Man arī būs viens video par to paskaidrojums par to UTF-8. Labi, pagaidām mēs par to nerakstīsim. Pēc head sadaļas iet body sadaļa, tas ir galvenā satura sadaļa. Un tā. Te mēs pierakstīsim vienu tagu, lai viņš arī ir pirmā līmeņa virsraksts. Mans virsraksts un latviešu valoda, lai pārbaudītu, kā strādā latviešu valoda. Aizveram šito virsrakstu. Un tā. Tagad mums vajag spiest file save as. Izvēlamies, kur to saglabāt. Piemēram, MyPV. Jūs varat par to māpus direktoriju struktūrā arī ir video. Te galvenā jēga šitam video, kā izveidot šablonu, kuru jūs arī turpmāk izmantosiet. Un te mēs ievadam šablons.htm. Šeit noteikti jābūt UTF-8 encoding. Saglabājam. Tagad vajag pamēģināt atvērt šito failu pārlūkā. Mēs ejam tur, kur mums tas bija saglabāts. Un te arī jābūt tam failam šablons.htm, kur viņš arī ir. Dubultklikšķis. Redziet, latviešu valoda netiek korekti rādīta. Kāpēc? Tāpēc, ka nav norādīts kodējums tai lapai. Tad mēs šito rindu noteikti jums tā šablona arī to vajag pierakstīt tieši tā, kā šeit tas ir. Saglabājam. Atjaunojam, redziet, ar latviešu valodu viss kārtībā, un šablons mums ir uztaisīts, un title tas nozīmē šeit pārlūkā augšā ir šablons. Piemēram, mēs varam pierakstīt šablons 2, saglabāt, atjaunojam, un redziet, te ir pamainījies tas lapas nosaukums. Nu, tas bija galvenais, ko gribēju šajā video iztaistīt, galvenais, kā izveidot šablonu, kuru turpmāk izmantosim. Paldies par uzmanību!